Reiz kādā lietainā novembra dienā divi pelēni, Čipsis un Teo, bēgot no kaķa nagiem, bija dzirdējuši divu mazu zēnu sarunu par to, cik bērniem jautri gājas Rīgas motormuzejā. Nebija ilgi jāgaida, arī pelēniem radās vēlēšanās palūkoties lielajās satiksmes pilnajās Rīgas ielās. Tā nu abi mazie pelēni nolēma, ka nākamajā rītā pamodīsies agrāk par pārējiem, lai dotos vienā varen lielā piedzīvojumā. Bruņojošies ar atstarojošām vestēm, pelēni devās ceļā. Ai, cik gan te viss bija citādāk kā mājās. Rīgas ielas muģēja no dažādiem automobīļiem, motocikliem, velosipēdiem, dūmu mutuļiem, draudīgām skaņām un daudz kā cita, bet pelēnu vēlme ielūkoties motormuzejā bija stiprāka. Pelēni skrēja pa kādu no Rīgas ielām. Viņu astītes nu pat spēja izvairīties no visām lielajām peļķēm. Nonākuši krustojumā, pelēni ieraudzīja skaisto krāsu spēli. Viņi zināja, ka māmiņa par to bija stāstījusi. Sarkans stāvi, dzeltens gatavojies, zaļš ej. Līdz ko parādījās zaļā gaisma, pelēni skrēja, ko kājas nes, jo nezināja, cik ilgi tā krāsu spēle darbojas. Pirmais krustojums pievarēts. Seko nākamā iela. Ui! Ik pa brīdim Čipsis pazūd no Teo redzesloka, jo pamanās iekrist kādā bedrē ar akmentiņiem. Čipsi, pagaidi, kliedz Teo. Teo iztūļājies no bedres, steidz brālim pa pēdām. Bums! Čipsis ir ieskrējis lielā, melnā, apaļā sienā. Kas tad tas? Ak, tas ir velosipēds! Zēns Jānis steidzas uz skolu, bet braucot uz to ir pamanījies pazaudēt cimdiņu, ir apstājies to pacelt. Bums! Čipsis stāsta brālim, ka nu ir pamatīgs punts, jo riepa ir bijusi ar biezu protektoru. Kāpēc gan tie bērni neizvēlas gludas riepas, prāto Teo? Čipsis saka, ka tas nav droši, tad nevarēs nobremzēt. Ilgi nedomājot, pelēni steidz tālāk. Nākamais krustojums. Ko nu? Nav spīdīgo gaismiņu, kas saka, kad var doties pāri. Čipsis mierina brāli. Redzi, tur ir zebriņa. Skatās uz tevi uz zilā fona. Paskaties pa kreisi un pa labi. Ja viss droši, skrienam pāri. Domāts, darīts. Otrais krustojums pievarēts un pelēni nokļūst muzejā. Ātri ieskrien pa virpuļu durvīm, mazliet apdulluši no virpuļiem, bet laimīgi. Te ir tik daudz auto, tik skaisti un spīdīgi. Riepas ar radzēm, gludas riepas, mašīnas ar signāliem, bez signāliem, zaļas un sarkanas. Vai, tas tik ir piedzīvojums, pelēnu laimīgākā diena. Aplūkojuši muzeju no visām pusēm, nolēmj, ka laiks doties mājās. Dodoties mājās, Čipsis un Teo atceras svarīgo, ko mācīja peļu skolā. 1, 2, 3, luksofors zaļš ir brīvs. 4, 5, 6, zebrai soļo pāri sveši. 7 un 8, zaļās vestēs kustoņi. 9 un 10, droši mājās nokļūstam.